23. gada centralizētā eksāmena 13. uzdevums, par kuru var dabūt 3 punktus. Uzdevums sastāvēs no 3 mazām daļām. Dots vienādojums 3x mīnus 2y plus 8 vienāds ar 0. Viens no dotā vienādojuma atrisinājumiem ir skaitļu pāris. Varianti A, B, C, D. Un mums ir jānosaka, kurš. Pirmais, ko mēs darām, ņemam skaitļu pāri A variantā mīnus 2 un 3. Mīnus 2 mēs liksim vienādojumā x vietā un 3 liksim vienādojumā y vietā. Rēķinam. Vienādojums dotais 3 reiz x vērtība mīnus 2. Mīnus 2 reiz un y vērtība A gadījumā ir 3. Plus 8 vienāds ar 0. Nu tad rēķinām. 3 reiz mīnus 2 ir mīnus 6. Mīnus 2 reiz 3 ir mīnus 6. Plus 8, mīnus 12 plus 8 vai būs vienāds ar 0? Nebūs gan. Tā, A punktu mēs jau variantu izslēdzām. B variants. Te liksim B variantu koordināts 0 un mīnus 4. 3 reiz 0, mīnus 2 reiz mīnus 4, plus 8 vienāds ar 0. Mēs tikai pārbaudām, vai ir vienāds. Mēs jau nezinām. Vispār mēs reiķinām galvā un neķēpājamies uz lapas zem uzdevumu, jo tur nebūs vieta. 3 reiz 0 ir 0. Mīnus 2, mīnus 4 plus 8, plus 8, kas bija uzdevumā. Nē, tas nebūs. 16 nebūs vienāds ar 0. Tā, B punktu mēs izslēdzām. C variants. 3 reiz 2, mīnus 2 reiz 7 plus 8 vienāds ar 0. 6 mīnus 14 plus 8 vienāds ar 6 mīnus 14 mīnus 8 plus 8. Izskatās, ka der. Pārbaudīsim D punktu, vai te nav kaut kāda krāpšanās, vai mēs nekļodamies. 3 reiz 2, mīnus 2 reiz mīnus 7. Nu, nezinu, vai tas pats skaitlis, tikai ir pretēja zīme, bet nu labi, pārbaudīsim. 6 plus 14 plus 8. Nē, tik liels pozitīvs skaits nevar būt vienāds ar 0. Neder. Tā tad mums der C gadījums, atzīmējam C. Šis skaitļu pāris ir dotā vienādojuma atrisinājums. Nosaka vēl vienu dotā vienādojuma atrisinājumu, atšķirīga no tā, ko mēs izreikinājām tikko. Nu, pats vienkāršākais, ko var izdarīt, sākuma izteiksmītē dotajā, tas tāds izstāst pēc taisnas vienādojuma šādā izskatā. Ieliksim x ir 0. Liksim tādu skaitli, ar ko viegli rēķināt. 3 reiz 0, mīnus 2 reiz, nu un y mēs rakstam kā y, jo to mēs noteiksim. Plus 8 vienāds ar 0, mīnus 2y plus 8, lai būtu vienāds ar 0. Tad 2y jāsanāk vienādam ar 8. Izdalām abas puses ar 2, y ir 4. Šos te pierakstīsim zolīdi, kā skaitļu pāri. Viens no atrisinājumiem, tas, kas nebija pirmajā piemērā, 0 un 4. Lūk, šādu skaitļu pāri mēs piedāvāsim atšķirīgu no sākuma. Vēl viens uzdevums. Nosaka dotā vienādojumu visu atrisinājumu kopu, izvēloties sev piemērot atbildes pierakstu veidu ar matemātiskiem simboliem vai vārdisku skaidrojumu. Kā tur bija tas vienādojums? 3x mīnus 2y plus 8 vienāds ar 0. Nu, ja mēs viņu iztēlamies kā taisni, tad tas varētu būt, ka viss punkti, kas pieder taisnei, ir šī vienādojuma atrisinājums. Tas būtu tekstām, ja mēs rakstītu, bet mēs tā formāli, matemātiski pieņemsim, ja mēs gribam uzzīmēt taisnas vienādojumu, mēs izvēlēsimies x, izreikināsim y. Tad, lai izreikinātu y, mums viņš ir jāizsaka no šīs izteiksmes.
3x ir pozitīvs, atstāsim kreisajā pusē, plus 8, mīnus 2y aiznesīsim pa labi. Nu, labi, pārakstīsim tā, lai nejauktu galvu. 2y ir 3x plus 8, tas, kas jāizsaka kreisajā pusē, abas puses izdalīsim ar 2, y ir 3x plus 8, dalīts ar 2. Ko mēs ar to varam izdarīt? Mēs varam uzrakstīt skaistu dižu skaitļu pāri. Pirmo koordinātu mēs izvēlēsimies x, un kad mēs izdomāsim zīmēt taisnas grafiku, mēs izvēlēsimies x, izreikināsim y. Y mēs rēķināsim 3x plus 8 dalīts ar 2. Un noteikti ir jāpasaka, ka tas ir tad, ja x ir reāli vai skaidri kopai pieder. Šis te viss būs atrisinājums. Bet ja mēs paskatāmies, ko piedāvā vērtētājiem, kā pret šo attiekties, tad viens variants ir 13,3 skatāmies. Vienādojumi visi atrisinājumi ir skaitļi pāri, kur, nu, te ir P burtiņš, mēs x rakstījām, tā tradicionāli, kā mēs ir taisni rēķinām, kur x pieder reālajiem. Tad burtiņu var lietot jebkādu, tikai obligāti jāpasaka, ka pieder reālajiem skaitļiem. Varēja tā nedarīt, varēja neko nerēķināt. Varēja pateikt, ka vienādojumi visu atrisinājumu kopu veido skaitļu pāri, taisnes un izteiksmīt nosaukt visu punktu koordinātus. Tā arī varēja pateikt, arī tas tiks ieskaitīts. Un trešais variants varēja rakstīt vienādojumu visu atrisinājumu kopu, veido visi tie skaitļu pāri, kurus ievietojot vienādojumā mainīgo vietā, iegūst patiesu skaitlisku vienādību. Visi skaitļi pāri, ja mēs pirmajā uzdevuma daļā izrēķinājām, atradām vienu no 4 variantiem, tad mēs stāstam, ka visu atrisinājumu kopu veido visi tie skaitļi pāri, kurus ievietojot, iegūst skaitlisku vienādību. Un te ir tas interesantais moments šim uzdevumam, kad ir tā bezgalības zīme, tiek papildus vērtēts, vai neesam aizmirsuši uzrakstīt parametru x vai p piederība reālo skaitļu kopai un lietojam pareizus solīdus vārdiņus, matemātiski pareizus. Un par to var dabūt papildus punktus eksāmenā. Paldies par uzmanību!